Kas bija tā pirmā lieta, kad tu iemācījies, jā, ka šī ir ar likumīgu, ar darba likumu vai var saņemt naudu? Kas bija pirmā lieta, par ko tu bērnībā saņēmi naudu? Nezinu, no tēta vai no kāda, ko tev samaksāja? Kas bija pirmā lieta? Tas ir traki, bet es laikam, tā to jautājumu paprast, tad mans pirmais biznes, man liekas, bija 4 vai 5 gadu vecumā. Es taisīju no plastilīna figūrīnas un viņas pārdevu. Kam? Radiniekiem. Un pat cik? Kapeikas bija, laikam, ne? Es neatceros, ka 20, 30, tā, lai saldējumu varētu nopirkt. Un ko tu no tā iemācījies? Ko es no tā iemācījos? Ka nedrīkst pārāk daudz uzbāzties radiniekiem pārdodot figūriņas, bet jā, nevar būt pārspīlē, jābūt kvalitīvām. Bet es smējos, tas bija ļoti sen, es domāju, tas bija tāds tā kā kaut kāds interesants, tiešām interesanti man to atcauc atmiņā. Bet kas ir tās lietas, kas varbūt katrai ģimenei būtu jāiemāc savam bērnam? Nu, tās dzīves gudrības. Nu, teiksim, 3, ja tu varētu nosaukt. Nu, tādas, kas noder, es nerunāju šeit par uzņēmējdarbību, bet vispār. Nu, kādam būtu jābūt cilvēkam un tās 3 lietas, ko viņš var iegūt šai savai cilvēcībā no ģimenes? Kas tās ir tavuprāt? Man pašai bērni, ko es domāju, ko es viņiem mācu, ir tas atkal ļoti vienkārši, ir būt cilvēcīgam. Ko tas nozīmē būt cilvēcīgam? Tas nozīmē, ko es tā bērni maz vienkāršā valodā, jāsaka, mēģina stāstīt, kas ir labi, kas nav labi, ir jābūt atbildīgam, jānes atbildība par savām rīcībām, ka mēs pazaudējam mantiņas, tad mantiņas ir pazudušas, mēs nedrīkstam ņemt kādam citam nost un nedrīkstam citu citam darīt pāri. Tas tāds ļoti, ja tiešām cilvēcība ir tāda, kā tu mazam bērnam izstāstītu. Un kā būt labi dzīvot, vai ne? Un interesanti, ka izaugot lielam, tad arī mums pašiem sev jāatgādina dažkārt tās lietas, ko mēs mācam saviem bērniem.